Es jau pēdējā laikā, es nezinu, es laikam esmu kļuvis par jūsu mācītāja fanu, es bieži pieminu un slavēju. Laikam pa daudz jau, ne? Bet viņš jau mans dēls. Mani savā laikā neviens neslavēja. Jūs gribat zināt. Man teica, jāsadot pēc iespējas viņam vairāk, lai viņš nepaliek lielīgs. Tā par man teica. Un tad es dabūju arī no sākuma, cik var nest, un vēlāk vien vairāk. Tā, nedariet. Katrs viens cilvēks pamatā apzinās savus kļūdas un savus nepilnības. Ja jūs vēl viņiem, ka viņiem kaut kas nav izdevies, jūs vēl viņiem uzbrauciet un pasakiet, ka tas bija galīgi stulbi, ko jūs darījāt, tad es teikšu tā. Tad jūs esiet, atvainojiet par tādu prastu izteicienu, stulbens. Es lasu vēstuli ebrejiem, 8. nodaļa un 5. pants. Un šeit varbūt jums liksies tā savādi, ko es te tā lasu. Šeit ir rakstīts tā. 5. pantā, kas kalpo debesu svētnīcas atveidām un ēnai, kā arī Mūzes bija saņēmis aizrādījumu, kad gribēja pabeigt telti, jo viņš saka, redzi, tu darīsi visu pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Ir kalns, ko sauc par Sīnaja kalnu. Viens otrs ir devies uz turieni ekskursijā, un man kāda kundzīte stāstīja, ka viņi netika līdz augšai, nevarēja uzkāpt. Un domāju, kā Mūzes tur varēja tikt augšā. Mūzes uzkāpa, Mūzum bija ap 100 gadu tajā laikā. Lūk, šī kundzīte teica, es ar kamieli tiku uzvest augšā. Sīnaja kalns. Mums, sakiet, kāda mums darīšana ar Sīnaja kalnu? Vēl jau vairāk ir skaidri zināms, ka šodien, pildot Mūzes bauslību, jūs nekādā veidā nevariet nonākt debesīs. Jūs šo bauslību vairs nevarat izpildīt. Jo ir viena upurēšanas vieta, kur bija, tā bija Jeruzaleme, tur viņas vairs nav. Tātad auneli upurēt vairs nevar. Nav arī tādu priesteru, kas to darītu. Bet mums ir cits kalns. To kalnu sauc Golgāta. Uz šī kalna arī, ja es tā varētu sacīt, bija upura altāris. Šis upura altāris arī sastāvēja no koka. Tur bija koks. Jēzus tika piesists pie krusta. Viņš tika upurēts. Jeb kā vēstule ebrejiem citā vietā rakstīts, viņš upurēts vienreiz par visām reizēm. Ko tad mēs tādu īpašu redzam? Pirmām kārtām mums vajadzētu saprast dažas patiesības. Kad Jēzum pat pie krusta nebija zudis viņa dieviškums un viņa spēks. Ja jūs lasiet Jāņa evaņģēliju, Jāņa evaņģēlijā ir tāds interesants stāsts. Un šajā stāstā ir rakstīts par to, ka Jūdas atveda arestētājus, lai Jēzu arestētu. Un Jēzus pēc visām savām lūkšanām ir piecēlies, viņš stāv un viņš jautā, ko jūs meklējāt? Jēzus atbild, un viņi atbild, Jēzu no Nāceretes. Un tad notiek tā, kas daudziem nepatīk. Jēzus saka, es tas esmu.
Un visa arestētāju komanda nokrīt pie zemes. Par ko tas liecina? Tas liecina par to, ka Jēzum pat tad, kad viņu nāca arestēt, bija pilnīgs spēks, un viņš būtu varējis, tā teikt, samalt šos arestētājus lupatu lēveros. Viņš teica, es tas esmu, tie atkāpās un nokrita pie zemes. Te gribētu piebilst dažiem filozofiem, tur nav rakstīts, ka nokrita atmuguriski vai uz muti. Man daži skaidroja, ka viņi nokrīt atmuguriski, atkāpās. Es teicu, tas nenozīmē, ka viņi nokrīt uz muguru. Tas tās ar citu, jo ir daži cilvēki, kuri filozofē, kā pareizi būtu jākrīt. Jākrīt tā, kā tu gāzies. Un lūk, Jēzum ir spēks. Viņš ir pilns spēka, svēta gara spēka tajā brīdī, kad viņš tiek mocīts tur pie Pilātus, kad viņu per. Viņam prasa, Pilāts viņam saka, tu zini, ka man ir vara tevi atlaist. Jēzus saka, tev nekas nebūtu, jā, tev viņa nebūtu dota uz šo brīdi. Kādreiz Ukrainā, Šepetovkas rajonā, Peremištas ciematā dievkalpojuma laikā ienāca milīcis. Viņam, kā viņš saka, tie štundi, viņam bija līdz kaklam. Viņš nolēma viņus izdzīt ārā no viņa lūkšana nama, viņš ienāca iekšā. Viņš izvilka pistoli, pacēla gaisā un nobrāvās, izklīst. Un tā viņš palika. Viņa rokas sastinga, pistoli rokās, stobrs tēmē griestos, viņš stāv. Un mācītājs un draudze nepievērš viņam uzmanību, turpina dievkalpojumu. Jēzus varēja tieši tāpat izdarīt, jo tas notika Dieva spēkā. Kad dievkalpojums beidzās, visi gāja ārā, šis mīnītis teica, vai jūs nevariet par mani pielūgt Dievu, lai es tur roku dabūju lejā? Viņš jau stundām tā bija stāvējis. Es nestāstu pasaks, tā ir dzīva patiesība. Jēzum bija tāds pats spēks. Viņš var izdarīt tā, kā naglas paliek gaisā, āmurs paliek gaisā, un te visi lido prom, visi romiešu karavīri. Bet viņš zināja mērķi, kādēļ viņš ir nācis uz šo zemi. Viņš zināja, kāpēc viņš ir nācis. Un lūk, 10. nodaļā ir rakstīti vārdi, kuri skan ļoti jauki un konkrēti. Un šeit ir rakstīts tā, 7. pantā. Tad es sacīju, raugi, es nāku, grāmata par mani rakstīts, tavu prātu darītāk kungs. Jēzus saka, ka viņš nāca tāpēc, lai piepildītu debes tēva prātu. Neko citu. Viņš apzinājās, ka viņam ir spēks, viņam ir vara. Bet te pašā laikā viņš zināja to, ka viņš ir nācis tāpēc, lai mirtu pie krusta. Sakiet, ko mēs darām ar cilvēkiem, kuri mūs mazlietiņ tā, ka saka, apbižo. Jeb, kas saka, neparāda mums pienācīgu godu. Mēs jau būtu pelnījuši tā, un mēs varētu tā, un mums nē. Jēzu piesita pie krusta. Jēzus piesist pie krusta, viņš lūdz. Tēvs, piedod tiem. Viņi taču nezina, ko viņi dara.
Viņi taču nezina, ko viņi dara. Dažreiz mums ir tā, ka mums kāds cilvēks 5 minūtes aizkavējies, solies būt 5 minūtes ātrāk, un viņš 5 minūtes nokavē, mēs jau esam eksplodējuši un gadījis jau esam gabalos saplīsuši. Vai mūs neievēroja, vai kaut kā citādāk. Es kādreiz pazinu kādu slavenu dziedātāju, ļoti skaisti dziedāja. Uzvārds viņam bija gandrīz tā kā tam Roženštrauks. Viņam arī bija uzvārds Roženštrauks. Bet viņš nebija tas Roženštrauks, viņš bija cits. Viņš dziedāja, viņš bija solists. Un tad, varat iedomāties, draudzē atnāca jauns diriģents korī. Un tas sāk skatīties. Arī laba balss. Marks varētu dziedāt. Un viņš sāka viņus mācīt. Sāka viņus mācīt. Kad dievkalpojums beidzās, Roženštrauks bija Ronaldam klāt un saka, tu lops, kā tu dzied, tu pilnīgi aplap, tu pilnīgi nepareizi. Diriģents noklausījās un atbilstoši nosvētīja. Viņš tā saniknojas, ka aizskrēja uz citu draudzi. Citā draudzē jau bija citi solisti. Un Roženštrauks pēc teikšanas netika. Skaista balss, brīnišķīga balss. Bet viena problēma. Viņš nebūvēja savu ticības ēku pēc tā, ko Jēzus bija parādījis pie krusta. Viņš nebūvēja savu ticības ēku tā, kā to Jēzus parādīja Golgātas kalnā. Tad iedomāties tādu ainu. Pirmā tāda pavēle, kur bija noteikumi, kā būvēt, bija Noam. Un Dievs saka, Noam, būvē ēku, un šo ēku no ārpuses un no iekšpuses nosmēra ar darbu. Jūs zināt, kas ir darba? Tas nozīmē, ka tu piespiedīsies, tu visu laiku smērēsies. Varēja teikt, Dievs, es no ārpuses saprotu, kam no iekšpuses? Bet Dievs saka, būvē, šķirstu un smērē no ārpuses no iekšpuses. Tik augstu tev būs būvēt, tādiem nodalījumiem un tādiem izmēriem. Tagad iedomājieties, nosaka, kā man tik augstu? Es esmu vīrs, 1,80 m, man jau pietiks. Un tagad zilonis iet iekšā, viņam jāgriež jumtā caurums, lai zilolim snuķis būtu pauris ārā. Dievs noteica Noam, kā būs būvēt. Un Noa precīzi uzbūvēja, un Noa saņēma visu, ko vajag no Dieva, visi sanāca iekšā un viss bija kārtībā. Ņemiet citu piemēru. Mozus, par ko es šeit lasīju, kalnā saņēma norādījumus, kā būvēt telti. Jūs ziniet, var būvēt dijējādi. Noliec vienu koku un tad kaut ko vieno klāt. Pēc tam paskaties vieno nākošo, kā sanāk. Mozum bija dot norādījumi, telti sagatavoja katru detaļu atsevišķi, pēc Dieva norādījumiem, un tad visu salikt kopā, un viss derēja. Ja Mozus būtu iejaucies, būtu savādāk. Mēs esam pieraduši mazliet savādāk. Kad es būvēju šo ēku, man bija projekts. Es sāku domāt, vajag tā vai tā. Lai jūs zināt, tā lieta skaidri, balkonam bija jānāk līdz tam logam pāri. Tam logam vēl, kas tur ir pēdējam, tam vajadzēja būt balkonā vēl. Balkonam vajadzēja būt vismaz metriem, sakot, 3 garākam. Metriem 3 garākam. Es teicu, priekš kam tas ir bīstam tāds pārsvars. Es taisīju savādāk. Arhitekts man par to attiecīgi nosvētīja, sabāra mani. Daudz lietas, ko es domāju savādāk. Man gribējās tā.
Piemēram, bērnu istabai bija jābūt tur zem balkona. Es vispār nožēloju, ka nav zem balkona. Un tur bija jābūt stikla sienai, lai bērni var redzēt, kas notiek. Es domādams par lielu atmodu Latvijā. Tur ir 80 vietas zem balkona. Es uztaisīju sēdvietas, un tur ir durvis, kur bērni pulcējās. 2 istabas. Visi saka, ka tas ir tot labi. Kādreiz jau, kas saka, lai visi tai miežgrauds sargadās. Bet mēs tieši tāpat gribam dzīvot arī ar Dieva nolikto plānu. Nu, tā kā Dievs ir mums noteicis, kā mums būvēt to ēku. Ticiet vai neticiet? Ir rakstīti tādi vārdi. Jūs esiet dzīvā Dieva nams. Iedomājieties, jūs esat dzīvā Dieva nams. Vai tu tici vai netici? Jūs esiet dzīvā Dieva nams. Vakar jūsu mācītājs teica, ka tā nekad neesot, ka šajā namā dzīvojat velns ar Dievu kopā. Un abi dzer kafiju un gaida, kuru pasauks. Saka, tā nekad nav. Vai nu Dievs vai Sātans. Mēs būvējam savu ticības ēku, un lai mēs varētu sasniegt to, ko Dievs vēlās mums pasniegt un dot un svētīt, mums šī ēka ir jābūvē pēc tā, ko mēs redzam Golgātas kalnā. Pēc Kristus piemēra un parauga. Kristus it kā nespēkā tiek piesists pie krusta. Tur viņš karājās, tāpat pa labi un pa kreisi vēl 2 vīri, abi laupītāji. Viens ņirgājās par Jēzu, otrs saka, mums pareizi notiek, bet viņš ir nevainīgs. Viņš saka, Jēzum, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Kādā valstībā? Viņš nāks, viņš pie krusta, viņš tūlīt mirs, kādā valstībā. Bet šis vīrs apzinās, ka šeit notiek kas īpašs, tas ir Dieva dēls. Piemini, ka tu nāksi savā valstībā. Jēzus saka, es tev saku šodien, tu ar mani būsi paradīzē. Ko šis vīrs darīja? Šis vīrs atzina savu nespēku. Šis vīrs atzina savu grēku un to nožēloja. Un līdz ar to Jēzus parāda savu spēku, savu godību un savu varenību. Šodien tu ar mani būsi paradīzē. Dažreiz cilvēks saka tā, paklau, baigi forši, ka es miršu, es arī paspēšu nožēlot. Kārtībā. Tu jau neesi ar Dievu līgumu slēdzis. Mans un tavs uzdevums ir būvēt Dieva namu pēc tā, kā tu esi te kalnā redzējis. Ko šai kalnā ierauga virsnieks, kurš ir izpildījis varbūt 10, varbūt 100 nāves sodu? Viņš stāv un skatās, un viņš saka, patiesi šis ir Dieva dēls. Liekās pie krusta piesists, mocīts, sists, šausts, apspļaudīts, ēršķu vainagu galvā, un stāv varenās Romas impērijas virsnieks, un saka, patiesi šis ir Dieva dēls. Jēzus pirdams nerunāja mazāk spēcīgi kā dzīvs. Jēzus pie krusta nomira tāpēc, lai tu un mēs dzīvotu citu dzīvi. Mēs
dzīvotu dzīvi ar Dievu, to kungu. Viņš nomira tāpēc. Viņš samaksāja par maniem un taviem grēkiem, lai mēs, kā apostols Pēters saka, lai mēs grēkiem miruši kalpotu viņam, tam kungam. Tas nozīmē, kā romiešiem ir rakstīts, nodedz savus miesas par Dievam par dzīvu, patīkamu, svētu upuri. Tas, lai jūsu patiesais dievkalpojums. Jēzus lamāts neatlamāja. Jēzus neļaunojās uz tiem, kas viņam pāri darīja, bet Jēzus visu svētīja. Un man ir tāds jautājums mums. Mēs ļoti daudz gribam saņemt no Dieva. Vienu varu jums sacīt. Tā saņemšana ir apgrūtināta. Vienu iemeslu dēļ. Dievs savu godu nevienam nedod. Pirmais. Otrais. Dievs meklē tos, kuri ir gatavi viņam pat sev par sliktu paklausīt Dievam. Slikti skan? Es atkārtošu. Dievs meklē tos, kuri gatavi pat sev par sliktu paklausīt Dievam. Tā bija Golgāta. Jūs sakiet, tā nebija? Tā bija. Jēzus cieta sāpes. Sāpes nav nekas labs. Jums ir kādreiz gadījies adatu iedzīt pirkstā, ja aiz nagā. Ai. Es kā uzreiz skatās, vai bija vai nebija. Es tādu mazu šķēpelīti malku skaldīdams iedzinu pirkstā. Man ļoti nepatīk. Es beidzot dabūju laimīgs, ka dabūju ārā. Sāp. Visu laiku sāp. Viņam mugura sašķaidīta, naglas rokās un kājās. Ēršķi vainākas galvā, pa to sit ar niedri, lai tie ēršķi durās galvā. Viņš gatavs upurēt savu miesu, viņu miesa tiek upurēta, lai tu un mēs dzīvojam. Viņš mūs māca. Šis Golgātas kalns mūs māca būt pazemīgiem, uzticīgiem. Un kā šeit mēs lasām, es nāku grāmata par mani rakstīts, tavu prātu darīt ar kungu. Padomā savā dzīvē, vai tu tiešām esi domājis par to, kad darīt Dieva prātu un pārējais viss tev nav nekas. Es atkārtošu, jūs mācītāji teikt, ka viņš tā vairs nelieta, bet man reizēm patīk, ka pārējais viss ir zāģis skaits un pup mizs. Viņš tā sen vairs nav runājis. Varbūt atcerēsies kādreiz. Esmu gājis cauri savā dzīvē 46 gadus. Daudz piedzīvojis. 2 gadus mani izsekoja mani ticības brāļi un māsas. 2 gadus. Pēc tam viņi atnāca, teica, neko neatradām. Pēc katras sprediķa man sauca uz kancelēju skaidrot un skalot smadzenes. Ne pēc katra, bet ļoti bieži. Man teica, tu esi dūls, tev ārstēties vajag. Vai slikti? Ir labi, es teicu slikti. Es gribu atmodu. Kad es 8 gadus atpakaļ iesāku dievkalpojumus šeit, vienreiz mēnesī, man teica, varbūt gadu noturēsies.
Un ko tad tu darīsi? Es atbildēju, es nāku Dieva prātu darīt. Dievs man ir licis sirdī to darīt, es to darīšu. Vakar, manuprāt, bija vairāk kā 100 cilvēku sapulcēšanas lūkšana. Jelgavas draudzē bija kādi 15, 20, tad bija ļoti labi. Jo jums jau tālu jānāk. Vakars ir tumšs. Tad Dievs svētī. Svarīgi, kura prātu tu vēlies piepildīt? Tēva prātu, Jēzus gribu vai savu? 46 gados es esmu pārliecinājies, kad esmu gribējis piepildīt savu gribu, neko vairāk par zilām acīm un punu garīgā veidā nevar dabūt. Jā, tu pildi Dieva gribu un Dieva prātu. Tas nerunā par to, ka būs viegli un jauki, bet tas runā par to, ka pēcgalā uzvara nāk caur Jēzu Kristu. Ir grūti ar manu prātu, manu pieredzi pakļauties Dievam. Man ir 40 gadu mācītāju pieredzi. Es esmu sapratis, ka viss tas, ko es zinu, saprotu, mēsli. Tas ir dārgakmens. Šeit ir rakstīts, ka man jābūvē mans nams uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Jēzus Kristus. Ko nozīmē stūra akmens? No stūra viss sākās. Kad māju būvē nosprauž stūrus, tā ir Dan vai nav? Un tad no stūriem, no viena stūra sāk, tad no kura stūra mēs sāksim? Un mēs savu ticības ēku sākam būvēt no tā stūra, kura stūra akmens ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus Golgātā, Jēzus Kristus upuris Golgātā, Jēzus Kristus upuris kā piedošana, kā brīvība, kā žēlastība. Man un tev. Mēs sākam no tā stūra. Vakar caur Dievu garu man tika teikts. Tev ir pareizs pamats. Nemaini pamatu. Es netaisos mainīt. Vienu, ko es vēlos, lai es varētu būt vienmēr dzīvot pēc tā parauga, ko es redzu pie krusta Golgātā. Piedot, aizmirst, neatcerēties, nezināt to, ko man ļauna darīt. Cilvēki ir neprātīgi savā būtībā. Kāds vīrs reiz teica tā, ja tu gribēsi un Dievs negribēs, vienalga notiks tā, kā tu gribi. Es sāku smieties, līdz šim laikam atceros. Es pārāks par Dievu, tā ir anekdote. Tā ir anekdote. Nekad un ne mūžam, kaut arī es gribētu, tā nebūtu. Dievs ir varens. Dievs vēlās, lai tu mēs būvējam pēc tā parauga. Tu redzi Golgātas kalnā. Tad būs tā, kā Mūzu. Tad būs tā, kā Noam. Kad viņi būvē telti, Noas būvē šķirstu. Visiem zvēriem pietiek vietas, pārtikai pietiek vietas. Mūzus būvē telti,
visiem viss sakrīt. Ir te cēlis, un man mēle pa grūti izrunāt. Lūk, un visus saliek kopā, un viss der. Pienāks diena. Tu un es. Viņš uz zemes dzīves dosimies prom. Tad der kopā. Viss der kopā. Un Dievs saka, ienāc manā godā. Ziniet, es laikam esmu savādnieks. Es esmu Dievu lūdzis. Ticiet vai neticiet. Es nezinu, vai Dievs man uzklausīs vai nē. To jūs droši vien redzēsiet. Es gribu noraut līdz 120 gadiem. Ziniet, kāpēc? Tādēļ. Es gribu redzēt šo dievnamu pārpildīt. Es gribu redzēt tūkstošiem atpestīt. Un tādēļ, māsa un brāli, jaunais cilvēks, un tu, kas esi mūža novakarē, ir vērts upurēt visu. Tu nezini to, kāda laime ir, kad vakar es ieraugu vīru, kurš pavasarī šeit iznāca priekšā grēku sūdzēt. Un viņš saka, māc, es esmu brīvs. Es viņu te vakar izstiepu priekšā, jūs redzēju, kas bija. Ai laime. Laime. Gribi baudīt šo laimi. Laime ir tā, kā ir rakstīts kādā dziesmā. Tur ir rakstīts tādi vārdi, tur to dzied mūsu nelaimīgais mācītājs, kādreizējais Žans Stūrīts. Viņš gan nepaklausīja Dievam, bet viņš dzied tādus vārdus: cīņu ugunīs rūdītā paklausībā. Cīņu ugunīs rūdītā paklausība. Tas nozīmē, ka tu gribi iet savu ceļu, Dievs tevi nobremzē. Tu saproti, ka neiet, tad tu lūdz Dievu, un Dievs tie parāda citu ceļu. Uzticies viņam. Viņš ir varens Dievs. Viņš ir spēcīgs Dievs. Saki, Dievs, es gribu nākt. Un es gribu, Dievs, dodi man spēku, tavu prātu darīt. Saki Dievam tā. Dievs, es gribu tavu prātu darīt. Mans prāts, viņš ir tik jocīgs, nesaprotams. Bet, kungs, tavs prāts ir skaidrs un noteikts. Kungs, dodi man tavu prātu darīt. Kā Jēzu, kā tavam dēlam Dievs darīja visu pēc tava prāta. Bet Dievs mūs svētīja. Redz, man viena aizlūkšana mazāk, bet skaidīt, ja pat tev vajag tomēr Dievu lūgt, vai ne? Nu es pareizi būšu izrunājies. Priecīgs tevi redzēt. Ir vēl kāds vajadzības aizlūkšanas? Jā, man te viņa ir pierakstīta manā sarakstā, jo es šodien pazvanīju viņai. Jūs jau varbūt kādi ziniet, viņu sauc Rasma laikam, vai ne? Tie, kuri atcerās Rasmu, viņi kādi bija mūsu draudzē, tagad viņi pārgāja tuvāk māja Mozolniekos. Viņai vakar bija slikti ar veselību, viņa lūdz, lai lūdzam Dievu. Vēl kāda vajadzība? Jā. Kāds, ar meitu slima? Robertu? Jā. Skaidrs. Vakar, jā, lūdzu, par ģimeni. Vakar man stāstīja tādu parādīšanu.
sekojuši kārtu. Kāda māsa nakti redz sapni. Un viņa redz sapni, ka viņi iet kopā ar kādu sievieti. Šī sieviete apmaldās. Viņa ir pienākusi pie skaista dīķa ar ūdeni, rozēm un tālāk. Un šī sieviete nav. Viņa sāk skaļā balsi saukt: glābiet Dīnu, glābiet Dīnu, glābiet Dīnu. Viņa teica, es pamostos, guļu gultā un kliedzu: glābiet Dīnu, glābiet Dīnu. Jūs ziniet, mēs daudz ar pravietojumiem atklāsmēm neaizraujamies. Tagad viņa lūdz Dievu: Dievs, ko tas nozīmē? Kas par Dīnu? Kā? Un Dievs viņai saka to vietu, kur vecā derībā, tad Dīna aizgāja ciemos pie tām citautiešu meitām un nonāca bēdās. Un saka, un Dievs man saka: glābiet tos, kuri ir aizgājuši un grimst grēku postā. Jēzus vārdā glābiet. Vakar stāstīja, teica, saki visiem. Es jau zinu, ka mēs par to rūpojamies, mēs to meklējam. Bet es vēlreiz gribu atgādināt. Glābiet Dīnu, glābiet tos, mums ir apkārt bēdās un nelaimē. Nu vēl par mazo puisīti Stefanu. Jā. Tad vēl mums ir tāds manai kundzei brālēna dēls, kuram ir vēzis Amerikā. Viņam arī ķīmiju taisa. Labi, celsimies kājās un lūksim Dievu. Tēvs, mēs Tev pateicamies. Tēvs, mēs pagodinām Tavu vārdu šodien. O Dievs, es Tevi lūdzu, nekā tāds, kurš ir sasniedzis to mērķi, to veidu, ko Tu parādīji Golgātas kalnā. O Dievs, es Tevi lūdzu šodien, dodi man spēku. Kungs, es gribu dzīvot, Dievs, es gribu staigāt tā, kā Tu to darīji Golgātā, kā Tu parādīji brīnišķīgu piemēru, Dievs. Jēzus, es lūdzu Tevi. Tu esi dāvājis mums svētā gara spēku. Tu esi mums piepildījis ar savu svēto garu. Tu vadi mūs ar savu svēto garu. Tu stiprini mūs ar savu dzīvības garu, Dievs. Un es lūdzu, Tēvs, šodien piepildi mūs pārliecībā, ka Tu esi mūsu ceļvedis, ka Tu esi tas, kas mūs vadīja cauri dzīves bēdām, sāpēm, ciešanām un grūtībām uz brīnišķīgu uzsvaru un uz debesu Tevi. Tēvs, liec mūsu sirdī ilgas un sāpes pēc Tevis. Pēc Tava tūma, ka mēs to meklējam, ka mēs to nepieprasam no Tevis, bet ka mēs to paši meklējam, ka mēs to meklējam, ka dārgu zeltu, ka dārgu akmeni, Dievs, Tavu tuvumu. Tavu tuvumu, Dievs. Es Tev pateicos, ka katram vienam, kas Tevi meklē, kas Tevi piesauc, Tu ļaujies atrasties, Tu uz viņu runā, Dievs. Tu viņu stipri un vadi. Tēvs, es Tevi lūdzu šodien, iepriecini mūs, stiprini mūs. Mēs īpaši lūdzam šodien, Kungs, par Rasmu. Svētī, Kungs, dziedini pilnīgi, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, ka skaidrīti ir kopā ar mums. Jēzu, mēs Tev pateicamies, un mēs lūdzam, Tēvs, svētī viņu, Tēvs, dziedini pilnīgi, Dievs. Tava dēla Jēzus vārdā lūdzam. Lūdzam par Edmundu, Dievs, redzi, ka viņam ir stiprs klepus. Un viņš nelabi jūtās. Dievs, dziedini un svētī Jēzus vārdā.
atmaksā, kungs. Maniem brāļiem, kuri šeit strādāja, Dievs, svētī viņus, Dievs. Svētī tos, kuri dara citu darbu draudzē. Svētī Tēvs, un esi viņam žēlīgs. Kungs, lai tava žēlastība, kungs, lai tavs miers, tava svētība un gara klātnība bagātīgi ir ar mums, svētī un stiprini mūs. Jēzus vārdā Tēvs lūdzam. Āmen.